sveiciens, tātad kurā 27. laikam. Laikam 27. septembrī. Nu, vienmēr sakot, septembra beigas. Septembris ir tūlīt beidzies. Nu jā, šodien ir piekdiena un pirmdien būs 29. Nu, rēķiniet paši, nav svarīgi. Jā, pagājušajā nedēļā kaut ko noslikoju rakstīt. Un neko skriet arī neizgāju. Nu, pagājušajā nedēļā. Bija doma, bet kaut kā nevarēja saņemties. Šodien fēni aizgāja, viss noskrēja piečuku, viss kā vajag. Un nu jā, pierādījums tam, ka nevajag nekādas tur. Nu, ja tu netaisi kaut kādus baigos Guinness rekordus, ja, es šodien skrēju Aldi pirktās botās, nu, kas īstenībā viņas vairāk ķipā tā kā ūdens izturīgas un ar lielo zolu bija domāts vairāk rudenim jau, nu, lietas laikam, bet es tā šodien domāju, jānoeksperimentē, kā viņas ir. Nekāda problēma. Un rēķi viņš maksā 20. Nu, protams, var arī nopirkt botus, ķipā, es te baigi skriešu, var arī pa 100 kapekām pirkt jau un iet baigi skriet, ķipā, jo tas skriešanai. Bet, nu, es saku, nav. Īstenībā atšķirības nekādas baigās nav. Nu, varbūt kalpošanas laiks tur, protams, attiecīgi vienām ilgāks, vienām mazāks, ja, ķipā, bet ja tie nav rekordi, nu, tad tas nav būtiski. Un šodien noeksperimentēju. Pirmo reizi pamēģināju, kā ir ar tām saucamajām šitām, nu, kompresijas zeķiem. Jā, es teikšu, ir fēni, ir tomēr atšķirība, var just. Ir tā diezgan inčīgi. Man vēl tas vienai kājai tas cēlus tā kā jūtīgs. Un es uzliku to kompresijas zeķu, uzvilku galīgi augšā tā kā līdz celim, un man vēl uz ceļa tāds aizsargs, nu tāds neaizsargs, bet tāds speciāli figņi. Un tās pāri, jā, un tās zeķes man garās īstenībā, viņas ir tik garas, es nebiju gaidījis, ka viņas tik garas, viņas tā līdz celim, pat var pāri pa celu uzvilkt, ka ir šiktīgi garas. Bet, nu, ir efekts, ir jēga. Nu, lūk, un es saku, un to, kā uzvilku to vienu zeķes riktīgi pāri pa celu un to ceļu sargu. Bļāviens vispār nejūtu, skrēja un bija pilnīgi pofīgi tai kājai. Pat nebija tā, ka, zini, kaut ko brīžam kaut kādi impulsi, ja, ķipa, vispār nekā. Tāpat tādas pašas sajūtas kā otrai kājai, un viss kārtībā. Un saku, un 5,5 kilometri, kas nomalts. Un tāda man tur sanāca. Apmēram pusi Grānsceļš, pat ne, vairāk. 2/3 Grānsceļš un 1/3 tāds asfaltētais. Un tas bija labi. Man patika. Es saku, grūtākais jau saņemties. Saņemties iet un skriet. Tā skriešana jau pēc tam pofīgi. Nu jā, pie beigām jau jā, kad tu iesvīsti. Tad ir grūtāk, bet, nu, ka jau sāc svīst, ka gāja jau 5. kilometrs, tad ir jaut. Bet, nu, saku, tā, tad tas amatieru līmenim ir labi. Labi, davai turās. Līdz nākošnedēļai.